Šodienas video ir nedaudz riskants. Sviesta kino apskatījis Lugu, Jāzeps un viņa brāļi. Šāda izvēle ir bīstama divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī darba autors ir Rainis. Ik katrai vidēji literatūras skolotāji Rainis ir apmēram tas pats, kas LSD, tikai labāk. Otrkārt, Jāzeps un viņa brāļi Lugas saturs ir no Bībeles ņemts motīvs. Tātad pastāv izredzes, ka pēc šī video palaišanas Sviesta kino gribēs nožmiegt ne tikai kaislīgo literatūras skolotāju armādu, bet arī dažādi aptrakušie reliģiskie fanātiķi, kuri mūsdienās pamanās pabāzt savus nejaukos purneļus itin visur. Taču briesmas ir Sviesta kino ikdiena. Tāpēc piedāvājam jūsu uzmanībai Jānis Rainis, Jāzeps un viņa brāļi. Jāzeps un viņa brāļi ir Luga, kuras darbība risinās sensenos laikos Eģiptē apmēram pirms 3000 gadiem. Vecajam Jēkabam, kā jau katram sevi cienošam vecim, ir 12 dēli no 4 dažādām sievietēm. Jāzeps ir otrs jaunākais no visiem. Tālāk notiekošo varētu skatīt gan no Jāzepa skatu punkta un no viņa vecāko pusbrāļu skatu punkta. Jāzepa skatījums. Es esmu ļoti jauks un mīļš, piedzimis no vienīgās sievas, kur tēvs Jēkabs mīlēja. Esmu centīgs un aktīvs, māku paredzēt nākotni un gribu būt ķēniņš. Diemžēl visi mani vecākie brāļi ir ļauni un nejauki, bet es viņus tik un tā mīlu, jo esmu ļoti jauks un tēva mīļākais bērns. Diemžēl mani brāļi, kuri ir ļauni, nesaprot, ka esmu mīlestības pilns pret jebko, un vienā mirklī no skaudības pārdeva mani verdzībā. Par laimi, pēc tam es pateicoties savām pareģošanas spējām izglābu Eģipti no bada un kļuvu par valdnieku. Satiku brāļus un no savas lielās mīlestības piedevu, jo esmu mīļš. Brāļu skatījums. Sīkais Jāzeps ir izlepis, slings un bezatbildīgs krupis. Viņa lekšanās mums tā pieriebās, ka pārdevām viņu, viņa paša laba. Viņam gan graņķim, protams, veicas. Šams tāpat vien kļuva par valdnieku, un tad mūs apcietināja, nepatiesi apsūdot, kad ciemojāmies pilī. Tā kā dzīvot gribējās, atvainojāmies. Psihs izplūda laimē, ka mūs mīl, un tad mēs visi tā kā beigās bijām priecīgi. Tādi ir divi skatījumi. Un beigās notiek pats interesantākais. Jāzeps pēkšņi visus pamet un dodas savienoties ar sauli. Bet ko nozīmē savienoties ar sauli? Vai nu viņš iegūst apgaismību, vai nu viņš sadeg kā māca fiziķis 5227 grādu karstumā, vai arī viņš stājas netiklos sakaros ar Margaretas Stārasts ilustrācijām.